Tad man ir jautājums. Ja apvienotais saraksts iesniedz grozījumus, kas jau bija skaņot ar iekšlietu ministriju un robežsardzi, šādas nelielas izmaiņas tiek ieviestas kā korekcijas, es par politisko kultūru. Priekš kam ir vajadzīgs alternatīvais likumprojekts? Kāpēc mēs nevarējām palaist steidzamībā to, kas ir iesniegts, noteikt viņam īsu priekšlikumu iesniegšanas termiņu un uz otro lasījumu, galējo lasījumu iegūt iespēju šo pašu projektu, kas ir iesniegts, palaist tālāk? Es saprotu, ka mēs šobrīd ar apvienoto sarakstu strādājam opozīcijā, bet es gribu atgādināt vienu lietu. Principu. Lieli politiķi nekad nav sīkumaini. Ar to es gribu teikt, ka, ja ir iesniegt grozījumi, kur ir zināma autorība un ieguldītais darbs, nav obligāti visam komisijā uzreiz jāražo alternatīvais likumprojekts.